Nē, tu skaidrs sekundes, lai... Kā tev sauc? Kā tev sauc? Kā? Kaspar, lai Kaspars dzird. Aiziet. 1, 2, 3, 4, Tieši 5, šādā ritmā 6. pasaulē kāds noliek karoti, tāpēc, ka nav ēdis. Katru sekundi viens cilvēks nomirst, jo viņš nav ēdis. Kā to var apstādināt? Tu turpini skaitīt. Kā tev sauc? Kristā, aiziet. Nepatīkam sajūtu. Aiziet, Kristā, nekomentē, tik skaiti. 2. Nu jau bija kaut kāds 78, tu jau kaut ko te tagad man... Plus no 20, Jā, plus 1, plus 2, Iedomājieties, viens tur debesīs vai vēl kaut kāds misters Liktenis, Dievs, nezinu, Darvins, nu vēl viss, kā mēs ticam. Vienkārši ir izlēms, ka šajā pasaulē vai nu pārapdzīvotība vai ko. Bet katram vienam cilvēkam gribētos mirt. 36, 37. Labi, paldies, Krist, es esmu mākslinieks. Jaunieši, tas izaicinājums dažiem cilvēkiem nav tik vienkārši, kā mēs te tagad tā kā nosacīt pasmejamies, padomājam vai ko. Dažiem cilvēkiem migrācija ir dzīvības un nāves jautājums. Tas nav tikai par Asadu sapsihojies prezidents, kurš negrib zaudēt vārdu, kura viņam principā jau ir zudusi Sīrijā un rada kaut kādu salīdzinoši no visām migrācijām pasaulē. Tas, ko mēs tagad pa televizoru redzam un šausminamies Sīrijā, ir maza migrācijas daļa. Ļoti daudz cilvēki ceļo gan savas valsts teritorijā, gluži vienkārši, ja paskaties vienu Āfriku, tad katra normāla Āfrikas valsts, viss, kas ir zem Sahāras tūkstneša, pēc patiesībā sākot ar Sahāras tūkstneši, ir lielāka par Eiropas lielāko valsti, kura ir ģeogrāfiski, zini, kura ir Francija. Pareizi, un no Eiropas valstīm, nevis no Eiropas Savienības valstīm. Francija no Eiropas Savienības valstīm lielākā teritorija, bet Eiropa ir mazliet lielāks kontinents, tur ir 48 valstis, nevis 28. Kur ir lielākā valsts Eiropā? Jā, paldies. Es vienkārši ierosināju atskaitīt Krieviju, jo man liekas, viņi nerīkojas eiropeiski. Teorētiski viņi varētu būt lielākā Eiropas valsts, ja pieskaitīts Āzijas daļa.